Jā, Tukuma novads kopumā ielu apgaismojums mums ir 36 apdzīvotās vietās, un tie ir vairāk 100 ielu, kopumā 175 km garumā. LED apgaismojums mums bija tikai 27% no vairāk kā 4500 gaismekļu. Līdz ar to, protams, mainoties elektrības cenām, īpaši laikā, kad bija energo krīze un ar situāciju Ukrainā, izmaksas būtiski pieaug, un mēs pieņēmām lēmumu, ka mums vajag mainīt nevis pa daļām, bet pilnīgi visu šo ielu apgaismojumu. Tukuma novada kopējā teritorija ir 2500 kvadrātkilometri, kas sevi ietver 23 administratīvās teritorijas. Arī līguma nosacījumi paredzēja, ka apgaismojums jānomaina ir visā novada teritorijā. Kopumā tie ir 3335 gaismekļi. Priekš Latvijas mēroga tas ir ļoti liels projekts, ne tik garā termiņā. Tukuma novads energoefektivitātes jomā darbojās visos virzienos, gan ēku energoefektivitātē, gan siltumapgādē, gan arī elektrības patēriņā dažādās jomās. Un šī bija viena no prioritātēm, kur mēs patērējam visvairāk elektrības, līdz ar to arī sākām. Protams, efektivitāte un ilgmūžība ir LED tehnoloģijas priekšrocības salīdzinājumā ar nātrija vai dzīvesudraba spuldzēm, kas tiek izmantotas ielu apgaismojumā. Jā, tas palīdz samazināt enerģijas patēriņu turpat pa 60% tikai uz ielu apgaismojumu nomaiņu, kā arī vēl enerģijas patēriņš pa 25–30% samazinās uz dimēšanas režīmu maiņu. Tas nozīmē, ka nakts laikā, kad vairs iedzīvotāji un automašīnas nav tik daudz ielās, mēs samazinām apgaismojumu intensitāti. Gan intensīvajās ielās mazliet mazāk, gan mazāk intensīvās ielās mazliet vairāk un iegūstam vēl papildus ekonomiju. Prognozētie ietaupījumi ir vidēji ap 100 000 eiro gadā. Protams, tas ir atkarīgs no elektrības cenas. Ja elektrības cena ir augstāka, tad ietaupījums ir lielāks. Jāsaka, pēdējos gados nav izteikts attīstības tendences LED čipu efektivitātes jomā. Tas, kas ir aktuāli, ir apgaismojuma automatizācija, kur viens no risinājumiem ir šis autonomās apgaismojuma regulēšanas funkcija. Projekts paredzēja, ka uzstādāmiem LED gaismekļiem ir jābūt autonomai regulēšanas funkcijai, kas nozīmē, ka gaismekļos rūpnieciski tiek iestrādāta funkcionalitāte, kur pēc iepriekš pasūtītājs sagatavot laika grafiku tiek regulēts izstarotās gaismas daudzums. Šādas funkcionalitātes esamība ļauj radīt līdz pat 35% lielāku elektroenerģijas ietaupījumu, kas kopumā šo risinājumu, kas ir nātrija un dzīvesudraba spuldžu nomaiņu uz LED apgaismojumu, padara par 85 līdz pat 90% efektīvāku. Jā, protams, katrs ietaupītais un nepatērētais elektrības megavats vai kilovats mums dod arī samazināja CO2 kvotās, un šis samazinājums arī šajā projektā ir būtisks. CO2 izmešu samazinājums ir vidēji 289 tonnas gadā. Tāpat LED apgaismojums nodrošina augstāku krāsu izšķirtspēju un kontrastu, kas diennakts tumšajā laikā padara ceļus un ielas labāk redzamus, tādā veidā nodrošinot gan gājējiem, gan autovadītājiem augstāku drošības pakāpi. Mēs jūtam, ka iedzīvotāji atsaucās pozitīvi, tai ziņā, kad saņemam atsauksmes, kad viņi jūtās komfortablāk uz ielām. Apgaismojums ir labāks, redzamība ir labāka, un tas, protams, dod gan papildus drošības sajūtu, gan arī mēs viens otru saredzam gan ejot, gan braucot labāk. Līdz šī projekta ieviešanai Lighthouse ir realizējis vairāk kā 800 dažāda apjoma energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Tā skaitā vairāk kā 10 projekts, kurās ir veikta ielu apgaismojuma nomaiņa. Uzņēmumam ir ļoti plaša energoefektivitātes projektu ieviešanas pieredze, ne tikai šo projektu ieviešanā, bet arī aprēķinu veikšanā un apgaismojuma risinājumu izstrādē. Mūsu ekspertu zināšanas LED tehnoloģiju jomā un mūsu pieredze apgaismojuma projektu ieviešanā ir ideālā kombinācija, lai ieviestu apjomīgus ielu apgaismojuma nomaiņas projekts, ievērojot termiņus un sasniedzot energoefektivitātes rādītājus.
Mums bija mazliet ilgāks nekā plānots projekta iepirkuma periods, bet tad, kad līgumu parakstījām, viss tika realizēts līguma termiņos un ļoti labā kvalitātē. Līdz ar to paldies arī sadarbības partneriem ECG Lighthouse, kuri realizēja šo projektu par profesionalitāti un ieguldīto darbu.